Tāpēc es domāju, ka šis sarkanās mušmiras stāsts caurvīja ļoti daudzas tautas un vieno šīs tautas, gluži kā sēņu micēlīs zem zemes. Kādreiz senajos laikos tas bija šamaņa rituāls, šamaņa ceremonija, un augu baudīja tikai šamanis, pirms tam savācot jautājumus, un tad viņš gāja šajā augu meditācijā, un pēc kāda laika viņš nāca ārā no šīs meditācijas un varēja atbildēt, pastāstīt, dot atbildes par šiem jautājumiem, kas pārējos ir uztraukuši. Savukārt šodien, kad visums ir atvēries priekš mums visiem daudz plašāk un ir ļoti plāna šī robeža starp pasaulēm, tāda iespēja doties pie saviem gariem, pie seņu